Ajā žūžu kukainīši. Estere Vandenberga. Sveiki! Es esmu Kriksis, esmu slepenais superaģents. Gulētiešanas inspektors. Nestāsti ne to nevienam, labi? Skat, tur lido Kriksis, viņš dodas pārbaudē, kā viesnīcā kukainīši iet gulēt. Vai iztīra zobus, vai vēl palasa kādu stāstiņu? Kriksis to noskaidros. Lūdzu man istabu, viņš palūdz circenim reģistratūrā. Tuk pie pirmajām durvīm. Sveiki, es esmu Kriksis, ko tu tagad dari? Mēslu vaboliet vannā, nesot savu kuģīti. Nāksi, tu arī vaboli jautā. Viņi berž un spodrina līdz spārniņi spīd un kāju pēdas krunkainas no ūdens. Tad ir laiks kāpt laukā no vannas. Ļoti liels paldies, saka Kriksis, es atkal iešu tālāk. Ar labu nakti un saldu miegu. Klap pie otrajām durvīm. Sveiki, es esmu Kriksis, ko tu tagad dari? Zaru kukainis šaubīdamies stāv pie skapja. Kā tu domā, kura pidžama man vislabāk piestāv? Tā dzeltenā ar strīpām, pārliecinoši atbild Kriksis. Šķērseniskām strīpām, jo tu jau tāpat esi garš. Kriksis arī drīkst izvēlēties pidžamu. Viņš izvēlas ar punktiņiem, tā izskatās tik jauki. Ļoti liels paldies, saka Kriksis, es atkal iešu tālāk. Ar labu nakti un saldu miegu. Dzin, pie trešajām durvīm. Sveiki, es esmu Kriksis, ko tu tagad dari? Muši tikko izēdu uz savu šķīvi un vēl mazliet čāpstina. Es grasos tīrīt zobus, vai tu arī gribi, tad ņem manu zobu pastu. Viņa tīra uz kreiso un labo pusi, uz leju un uz augšu, no priekšas un no aizmuguras. Neviena vietiņa nav izlaista. Muši izpūš vairāk putu, bet Kriksis var tālāk spļaut, tas ir jocīgi. Ļoti liels paldies, saka Kriksis, es atkal iešu tālāk. Ar labu nakti un saldu miegu. Skrip pie ceturtajām durvīm. Sveiki, es esmu Kriksis. Vai vēl ilgi? Mitrene sēž uz toaletes poda un lasa komiksu grāmatu. Nāc te blakus, tā saka. Tas pods man līdzās ir brīvs. Te noskan Krikša čuriņa, un pēc tam viņš pazūd nopūsdamies. Es esmu beidzis, saka Kriksis, es atkal iešu tālāk. Sausu nakti un saldu miegu. Kling, klang, pie piektajām durvīm. Sveiki, es esmu Kriksis. Ko tu tagad dari? Grāmatārps tieši grasās sākt jaunu grāmatu. Es tev arī iedošu lielisku grāmatu. Ienāc uz brītiņu. Kriksis vēl nemāk lasīt. Viņš apskata bildītes, taču gan ir traki. Katrā tārpa grāmatā ir caurumiņi. Ļoti liels paldies, saka Kriksis, es iešu atkal tālāk. Ar labu nakti un saldu miegu. Kriksis nonāk pie savām durvīm. Durtiņas numur 6. Vai visi ir nomazgājušies, uzģērbuši pidžamu, iztīrījuši zobus, pačurājuši, lasījuši grāmatiņu? Jā, tad Kriksis pats var iet gulēt. Tuk pie Krikša durvīm, 5 draugi pabāž iekšā galvas. Jāiet gulēt, nožāvājas Kriksis, ko jūs gribat darīt? Tu kaut ko aizmirsi, Kriksi, mēs vēl gribam vakara buču. Čuči, Kriksi, ar labu nakti un saldu miegu. Visi mazie kukainīši ir aizmiguši kukaiņu viesnīcā, un arī tev ir laiks doties čučēt.